par atvaļinājumu plānošanu. Lai nesanāk darba devējam tā, ka plānots nekas nav, un tad rezultātā, ja darba devējs savu darbiņu nav izdarījis, tad parasti tiek tulkots par labu darbiniekam, un darbinieki šo niansi var izmantot sev par labu. Man praksē ļoti sen viens gadījums tāds ir bijis - vienošanās un atvaļinājuma grafiks. Kas tad ir ar vienošanās? Gan to veidu, kāds būs vienošanās veids, nosaka darba devējs, gan arī to vienošanās sastādīšanas termiņu nosaka darba devējs. Papildu atvaļinājums un otrs 14 dienas septembrī, tad no 2. līdz 15. septembrim jau ļoti konkrēti tās dienas. Tad šajā variantā skaitam no 21 izmantotās dienas. Pirmajā nedēļā ir 4 apmaksājums, otrajā nedēļā 5. Darba kārtības noteikumos vajag ierakstīt, ka darbiniekam ir jāsniedz informācija par bērniem un jāuzrāda apliecinošais dokuments. Un tad jau personāla daļa piefiksē šo informāciju un tālāk jau tas viss realizējas caur atvaļinājumu grafiku, kā mēs semināru sākumā runājām, kad to papildu atvaļinājumu iekļaujam ikgadē apmaksātā atvaļinājuma grafikā.